Sveiciens no Premium Optics.lv. Šodien mums dienas kārtībā niknākais no pulsāriem Pulsārs XL60. Mēs ievadīsim balistisko kalkulātoru, lai pēc tam piešautu un tad mēģinātu, cik tad labi un precīzi varam trāpīt. Varam mēs vaļā balistisko kalkulātoru no Pulsāra un izveidojam profilu. Kas mums ir vajadzīgs? Mēs nosaucam profilu, kā sauc mūsu munīcija, čehu munīcija, sauksim par SB saīsinājumā, 6,5 taktiskā munīcija. 6,5 Tactical SB. Un tad ir īso nosaukumu arī tātad rakstam mēs 6,5 Tactical S. Tas mums ir. Tālāk mēs varam izvēlēties tīkliņa spilgtumu. Asāsim tās, kā šeit ir pēc noklusējuma, tad izvēlamies mēs munīciju. Tad meklējam, veids, munīcija, ražotājs, un tad izvēlamies mēs čehu ražotāju Sellier Bellot. Mēs izvēlamies kalibru, un kalibrus mūsu gadījumā ir 6,5 Creedmoor. Lietot filtru FMJBT, un tātad mums ir 140 graini. Ja? To arī izvēlamies. Šeit mums jau parādās balistiskais koeficients, gudra lode, G7 aprēķina funkcija, 810 metru sekundē, tā ir rakstīts uz paciņas, un, ja tā godīgi mērot ātrumu, mums pat reizēm ir lido bišķiņ ātrāk, 815, 810. Tad 8, tā kā ir iekšā kalkulātorā, tālāk optiskā tēmekļa augstums, ja? Tad samēram starp stobru un optiku. Tad tas mums ir 64 mm. Rakstam 64 mm, atķeksējam, piešaušanas attālums 100 metri. Forši, ka paņem laikapstākļus, ārā šobrīd ir 16 grādi, un tad tas mums ir viss izdarīts. Un tad attiecīgi mēs atķeksējam, ka mums profils ir uztaisīts. Tad nospiežam sānu podziņu, pieturam, aizjam līdz Bluetooth simboliņam. Tad redzat, man viņš ir ieslēgts. Ja? Tātad šeit var savienot ar pulti Bluetoothā, un šitien tad ir Stream Vision aplikācijas logo, un tad šeit mēs savienojam. Ja? Un tad, kad es uz telefona atveru balistisko kalkulātoru, es skatos, kur ir ierīces, tātad šitien aplikācijā savienot ierīci, turpināt, man piedāvā terminālu XL, pievienoties, un skatāmies, kas notiek. Jā, savienojums ir izveidots. Ja jūs nekad nebūsiet savienojuši Pulsāru, jums izliks kods, kas jāievada. Ļoti vienkārši. Nekas sarežģīts. Tad es paskatos no visām ierīcēm, kas ir man no Pulsāra, uzēju uz ierīces. Tad šo profilu es nomainīšu uz jaunu izveidoto. Hop, skatāmies. Un jā, tad man 6,5 Tactical SB. Tad izvēlos šo. Un man nomaina, un to mēs varam redzēt uzreiz, kad apskatāmies to ierīces profilu šobrīdējo, un apskatāmies arī tēmeklī, un jāsaucās 6,5 TS 100 metri. Viss brīnišķīgi, tā kā patiesībā balistiskais kalkulātors ir ievadīts diezgan ātri, kas jāsaka, kā saka, kompliments Pulsāram, ka beidzot ar Samsungiem normāli salāgojās, jo kādreiz tikai Rainers ar savu iPhone to varēja izdarīt. Nu, un tad, protams, atliek mums uz 300 metriem pārbaudīt, kā tad strādā mūsu balistika. Un kā tev šķiet, kādu termo vai digitālo ierīci vajag tev? Varbūt tev vajag kaut ko no Pulsāra, varbūt kaut ko no Temtec, varbūt tas ir Hikmikro vai vecais labais Pard. Lai to uzzinātu, sazinies ar Premium Optics.lv, mēs tev palīdzēsim izvēlēties, uzlikt uz ieroča, piešaut, ievadīt balistiskos datus, un vakarā tu vari doties uz medībām. Bet tagad gan atpakaļ pie video. Uzspiežam attālumu mērītāju. Ap 300 metru precīzi. Un man rāda 0,42 cm. Tā varētu būt, jo uz paciņas rakstīts 45 cm kritums. Liekam iekšā patronu. Brīnišķīgi. Super! Tā teikt, Pulsāra balistika strādā vēl joprojām. Lai viņi labi strādātu, jūs ziniet, ka tas ir jāiegādājas pie Premium Optics.lv. Parādīsim visus balistisko kalkulātoru knifus, kam jāpievērš uzmanību, lai viss izdotos perfekti un lai arī jūs trāpītu 300 metros. Tiekamies šautavē, jebkurā Latvijas vietā. Ja jūs iegādājaties ierīci pie mums, jūs ziniet, ka uzlikšana, piešaušana, balistiskais kalkulātors un mūsu laiks ir bez maksas. Uz tikšanos!